Sveiki visiem, analogai audio. Nu ko, šodien atkal pa platēm. Tagad būs tā trešā daļa no tās kolekcijas. Nu, laižam vaļā, ko tad mēs te vilksim garumā. The very best of Hollies. Nu, tā ir tāda ļoti klasiska grupa. Tā mēģināšu atrast, kas te ir pa gadu. Katrā ziņā izskatās kā Amerika, Los Angeles, Kalifornija, bet gadu es neredzu, pastīsimies iekšā. Tā, šādi ir otra pusīte. Tā, oriģinālā kabatiņa. Un 1975. gads. Šāda. Jā, viņiem ir tāda ļoti interesanta viena dziesma, kas man baigi patīk. Bet šeit viņas nav. Labi, laižam tālāk. Vēl viena The Best of the Hollies. Šāda. Otra pusīte šāda. Tā, arī oriģinālā kabatiņa. Un Parlophone izdevusi ir. Kas tad mums te ir? Var kādu gadu saredzēt vai nevar? Laikam nebūs, bet izskatās, ka šis ir spiests kaut kur Holandē. Un to mēs pēc tam pielikumā viss būs. Cik informācija varēs atrast, tik arī būs. Jā, šeit arī nav tā dziesma, kas man patīk. Tad ir vēl viens The Hollies. Un šeit ir Buddy Holly. Es jau jums rādīju vienu plati no Buddy Holly, kur ir Peggy Sue dziesma. Nu, tur vēl visādas ir, bet nu, tā, man liekas, ir tāda vairāk zinām. Nu, šeit, acīm redzot, ir grupa iedziedājusi viņa dziesmas, arī oriģinālā kabatiņa. Polydors. 1980. gads. Nu, ok. Šitas būs interesanti paklausīties, kā Buddy Holly skan The Holly izpildījumā. Nākošais. Pauls Anka. Arī, manuprāt, komentārus neprasa. Tā, arī oriģinālā kabatiņa, RCA rekords, šāda. Un kas mums pa gadu ir, šeit neredzu. Nu, jebkurā gadījumā aprakstā viss informācija būs, kas ir pieejama pēc diskoga datiem. Nākošais vēl viens klasiķis. Louis Armstrongs. Made in England. Reversā pusīt šāda. Tā, te ir līmītas darbi vajadzīgi. Ar cik var spriest oriģinālā kabatiņa. Hallmark rekords. Jā, Made in England. Ok. Šito mēs saļipināsim. Laižam tālāk. Vēl viens klasiķis. Mazais Richards, Little Richards. Tutti Frutti. Un vēl viss kaut kas. Tā, Made in Holland. Reversā pusīt šāda. Tā.
Skaņa plata šāda. Jā, interesanti, ka viņi raksta virsū stereo can also be played in mono. Nu, labi ir. Tā kā man nav mono, tad es varu spēlēt stereo. Tā, laižam tālāk. Vēl viens Little Richards, The Greatest Hits. Lucille, arī Tutti Frutti. Tā, šis mums arī ir Hollandē spiests. Otra pusīt šāda. Oriģinālā kabatiņa. Šāda. Ar tādu kārtīgi nodilūs ir. Nu, kādam paticis ir ballītais likt droši vien Little Richard. Skaņa plata šāda. 1967. gads. Jā. Nu ko, laižam tālāk. Creedence Clearwater Revival. Nu, es domāju, arī komentārs dīži neprasa mūzikas cienītājiem. Arī klasiska grupa. Otra pusīt šāda. Tā arī oriģinālā kabatiņa. Cietā skaņa plate. Un skaņa plate izskatās šāda. Made in Holland. Made in Holland. Ar kaut kas bišķi jāsalīmē ir. Ok, laižam tālāk. Vēl vien Creedence Clearwater Revival. Es dabūšu ārā no tiem plastmasiem, lai nespīd parādīt. Jā, izdevās. Šāda. Reversā pusīt šāda. Tā, un kas mums te ir? Mums te atkal ir līmes darbi. Un skaņa plate. Šī tāda te jau jaunā sistēma. Ne? Nu, labi. Šito mēs tālu neliksim. Būs jāsalīpina. Tad ir nākošā. Šito mēs izņems no vāciņiem. From the Heart, Tom Jones. No sirds Toms Jones. Nu, arī droši vien komentārs neprasa. Reversā pusīt šāda. Biškiņi noņurcīta kabatiņa, bet arī izskatās, ka oriģināla deks studijā rakstīta, skaņa plata šāda. Jā. Made in Holland. Nu, labi. This is Tom Jones, nākošais, 1969. gads Londona. Reversais šāda. Oriģinālā kabatiņa, viena puse tāda, otra puse tāda. Un skaņa plate deka. Šāda. Made in England. Te bija kāda pazīstama dziesma iekšā. Hey Jude, nu tas ir no Beatliem. Tā. Vēl viens. Tom Jones. Platinieks Toms. 1970. gads. Otra pusīt šāda. Tā, te mums ir arī kaut kādi aizlicies kaut kam garam ir. Tā ir oriģinālā kabatiņa.
Un skaņu plate Made in England, jā, arī deka, 70. gads. Nu tā, un tad no šīs sērijas pēdējā Delilah, Toms Jones, nu kurš nezina Delilah. My, Delilah. Jā, reversā pusīt šāda. 1968. gads, Londona. Arī oriģinālā kabatiņa, tāda kārtīgi palietot. Un dekas plāte. Jā. Nu, skaisti. Nu, tad ar šo mēs arī šo 3 sēriju cēlienu beigsim. Būs nākošās skaņu plates, atkal parādīšu kaut ko no nākošā makala. Un kaut kā tā. Lai visiem jauka diena. Paldies, ka skatāties. Jā, varbūt jautājums. Var komentāros uzrakstīt to e-pastā. Maniem pastāvīgajiem skatītājiem, vai būtu interese parunāties online? Nu, jūs man rakstat čatiņā jautājumus, es jums dzīvāju atbildi. Ja ir tāda interese, lūdzu uzrakstiet, ja nē, nu, neko, turpināsim šādā formātā. Labi, atā, čau!